uzaicināja Lamberga dārgus apstīties manas tūjas, un izrādās ar tūjām ir šis tas jādara arī rudenī. Jā, lai tūjas būtu zaļas, ilgi un skaistas un priecētu jūsu dārzu. Tās tūjas regulāri jākopja, un pats svarīgākais rudenī ir iztīrīt no visiem atmirušajiem dzinumiem un zariem. To jāizdara tieši rudenī, lai būtu jaunajiem pumpuriem, kur attīstīties un dzīt jauno zaļo masu gan uz augšu, gan uz sāniem. Un tad otro kopjošo tīrīšanu mēs izdarām pavasarī. Pirms mēslošanas tūjai pietiek skābeklis un visiem snaudošajiem pumpuriem vieta, kur Un kur ir tie snaudošie pumpuri? Nu šeit tā masa nāks uz priekšu, tad katrs dzinumiņš, ka viņš iet tālāk, zars attīstītos uz priekšu un šeit dzīt jauno masu. Ir jāiztīra. Tur ir jāatbrīvo no visām atmirušajām daļām ļoti veiksmīgi. Nu, šīs tūjas jau ir. Esi kārtīgi pastrādājis. Paldies! Diezgan tīras. Pavasarī tīrījām. tīrījām. Daudz ko tīrīt nav ko. Bet jā, tas ir jāizdara un par to nevajag baidīties. Tūju vajag atvērt un kārtīgi vienkārši izbraucīt un viņu izpurināt un izskatīt un tad apakšā savākt atmirušos augu daļas. Paskaties iepriekšējo video, kā es nocirpu augšu kontaktus Lamberga dārziem, skaties apakšā aprakstā. Un piesakot Dzīvoklis LV, paldies par laiku, un te mēs diezgan daudz rakstam dažādas padomas par dārzu.